pārstāju lietot ketamīnu, jo klačmans man dod labāku kaifu. Klačmans man iemācīja mizot kartupeli, bet tagad es mizoju banānus. Klačmans ir mans dzīves resurs. Vēlos noklausīties epizodu ar saimnieku un izvēli, jo viņi tāda Endīgs mistiska. kakmanis. Katru rītu pamostoties klausās to podcastu. Klačmans, the last person alive. Mēmākais hitrožops Latvijas kumzītāju apvienībā. Ok, labi. Jā, sveicināt visiem apakaļ Klačmanis epizodē. Podkastā. Pie šodien mums atgriežas viesis. Pelēts, labvakar. Jā, labvakar. Čau. Diezgan negaidīts. Šitā Nē, viss kāpēc? apstākļi iznāks. Es neteiktu, ka baigi negaidīt, jo kādu laiku bija doma tā kā par atgriešanos epizodi. Nē, tieši par šo jā, bet vispār in general par vispārējo. Kas ir noticis, nu tie, kas zina. Nu jā. Klau, vispār. Es biju vienā epizodē runājis ar savu operatoru un, ķipā, mēs nopratām, paldies, mēs nopratām tā kā, ka jāuzdod visiem ir jautājums tāds, kāda rasa tu būtu, ja tu nebūtu balts? Definitely lightskins. Es gribētu būt lightskins. Lēckin melnais. Jā. Es nezinu, man patīk, es gribētu tā kā uztaisīt kaut kādus prikolīgus kornero vai kaut kādus dredus vai breidus. Tas būtu prikols. Es nezinu, man patīk tas stils. Un tas pats arī tas Bobs Marlīs. Snoop D.O.G. Snoopy Dog. Jā. Bet vecais, tu esi aizdomājies par tādu lietu. Nu, tu pasties apkārt, cik daudz ir melnās rases cilvēki. Nu, kroči. Jā. Vienkārši melnie. Jā, vienkārši melnie. Piemēram, kas būtu tādi vispopulārākie? Maikls Džeksons, Obama, Jordans, O'Neils, Man liekas, tu tā kā par Latviju sāki runāt. Ja iedomājies, ka daudz melnie ir Latvijām, tad labi, jā, fair enough, Latvijā arī viņi ir dahuja paķīši un viss šitie. Nu jā, bet es nezinu, viņi jau nav tā kā melnie, you know? Viņi ir tādi spicāki. Spicy. Kā domā, viņi var teikt N-word? Tas ir vispār labs jautājums. Vai Tehniski. indieši var teikt N-word? Pēc idejas mēs varam iegooglēt. Šo. Jamie prikol smoke. Jamie, uzliec uz ekrānu tā kā, vai indieši var teikt N-word? Lūdzu, jā, paldies. Paldies, Jamie. Pagaid, tu neierakstīji? Ok, pagaid, es ierakstīšu. Can Indians say N-word. the N-word? Labi, sapratīs. Ok, pagaid, ko mums saka Reddit speciālisti. Brown people should be accepted using the N-word if it is among friends and they have a pass. What? Safe. Nē, te ir tik nahuj gari uzrakstīts. Kur Nē, ir tā kā... Ja tev ļauj, tu vari. Un tā kā, ja tas ir... Vot. Tu nī... Kroči, te ir par to priko, ka tā kā tas bija ar to, ka, tā kā par verdzību, vai ne? Ka tā viņi sauc melnos, ka viņi vargoja, bet arī tā kā šitās kolonizācijas laikā, jo arī Indija tā kā bija verdzībā sanāk. Jā. Un tā... You have permission from black friends to say the N-word. Bro, es tā kā baltiem nevajadzētu tos permission, what you mean? What you mean? Man viens tāds pazīstamais Tubēno. Viņš man ļāva. Es ar viņu vienā klasē gāju. Viņš man ir ļāvis. Jā? Jā. Es viņam pat neesmu prasījis to. Bet, jā. Es domāju, tomēr ķersimies uzreiz pie lietas. Vienkārši.
Tātad, tev bija, sāksim tā, nosauksim to pagaidām par Polijas incidentu, vai ne? Kāds ir konteksts, kā tu nonāci tajā situācijā? Un arī, kas tā par situāciju bija? Tā kā... Bļēd, stūbi iznāca. Reāli stūbi. Karoči viss sākās ar to, ka man uzraksta 2 čomi paprasa, ko es šovakar. Es jau biju tā kā, gatavs likties uz auss, jā. Mums tur tā kā tuvāk mikrofonu. Okay. Jā. Es biju gatavs likties uz auss, es biju viņu uzkumzījis. Es domāju visu. Un ķipa viņi man uzraksta papras, ko es. Un tad viņi tādi, davai pīsam, ķipa kaut kur patusēt. Es ķipa tāds, labi, davai. Un tad beigās meitiņu vietā parādījās 4 melnie, kurus mēs vienkārši piekapojām. Man liekas, viņus vajadzēs kaut kur ķipa Latvijā aizvest. Kaut kur. Un tad beigās Pagaid, jūs sanāk, tad kā tas džeks no Polijas vedāt? Nē, no Latvijas. No Latvijas, Jā. okei. Karoči, jā. Un tad, kā lai pasaka, ķēdes reakcija. Fuck around and find out. Viņi man arī bija parādā, tāpēc es arī domāju, labi, dabūšu vēl savu naudu apakaļ. Tāpēc es biju vienkārši, man acis bija aizmiglotas ar to, ka ir iespēja dabūt naudu. Un tas bija ļoti nepareizi, un es to esmu sapratis. Un, kā lai saka, I'm a changed man. Okay. Tā kā, kad tevi tiesāja, kā tas viss notika, viņi izlēma tev diezgan viegli sodu uzlikt beigās. Un vispār es pārtraukšu. Tas ir ļoti stereotipiski to, ka visi uzskata, ka cietumā ir tā, tu nomet ziepes, tev jāblē, tev pakaļāņam. Nē, tā nav. Tu nometi ziepes. Nē. Es saku, ka tā nav. Tas ir stereotips. Un, ķipa, vispār, in general, tur tā kā, ja tu esi ar kādu istabā, tad jūs tikai divatājiet tikai. Čipa mazgāties. Jā. Neviens cits tikai jūs divi tā ātri, iekšā ārā un visu. Nē, labi, tas jau nav tā kā Amerikā. Jā, no Amerikā tur ir ir žoski. Ja tas jau viss, man liekas, radies ir no Amerikas cietuma. Bet, jā, par to notiesā. Kroči, bija jau tā, ka jūs paņēma robežsardzes pie vietas, jūs tā kā pārvadājāt nelegāli migrantus. Jā, mēs nosēdējām, labi, runā. Ko jūs nosēdējāt? Mēs nosēdējām 12 stundas robežsardzē, ķipa pārbaudīja telefonus, tad mēs nodevām fingerprintus, tad, es nedabūju savu mugshot. Es tā kā redzēju, kā es tur izskatījos, man patika. Tas reāli, tā kā nomogoja, tas tā kā mugshots ir vairāk. Reāli čok. Es biju tā kā tik dead inside, un tā kā es iztīju tādu. Labi, ne tā, bet, jā. Bet labi, nosēdējām tur 12 stundas, kamēr viņi ar to visu huņu nopiselējās. Tad pēc tam mūs aizveda ķipa uz tā saucamajām 7. debesīm. Kāpēc tā sauc? Kas tas ir? Kroč, latviešiem tāds tā kā īslaicīga uzturēšanās, tā kā iecirknis, es neatceros to pilno nosaukumu. Kroč, jā. Tur 2 sutkas, un pēc tajām 2 sutkām bija tiesa. Es pieprasīju, lai man iedod advokātu, man viņa neizsniedza, pat valsts apdrošināto, ķipa nodrošināto. Tu tā kā neviens tevi nereprezentēja. Jā. Tik tu sevi reprezentēji. Jā. Un es, skatēju, un man tā kā bija, man bija krievu tulks, un tā kā es sapratu, labi, tūlīt, tā kā, ko viņi man tur pateiks. Un, es arī loks, es tieši momentā, čoku, tu nevari iedomāties. Man pohoja, tieši tajā situācijā, teikšu godīgi, es biju apdrisies. Es esmu citā pilsētā, es esmu citā valstī, čuvak, tas ir reāli dirsā. Un tā kā es sēžu, domāju, un kas būs tagad, tas ir vienkārši dirsā, kāpēc nekā pārāk pirms tam. Es reāli varēju izkāpt ārā. No mašīnas? Jā, es vienkārši varēju pateikt, pīsās nahuj, es uz mājām. Bet kāpēc to neizdarīju? Es nezinu. Es biju vienkārši, moments, nauda, jā, zēbīs. Jā, tā kā pilnīgi āklis.
Nu, bet tā kā, kā kad tu tiesāji, kad kad tevi tiesāja, kā tas bija tad reprezentēt sevi, tā kā aizstāvēt sevi? Pirmkārt, man vienkārši izstāstīja manas tiesības, es paprasīju, lai man izsniedz advokātu, teica to, ka nebūs. Kaut ko pirmo pusstundu mēs tur parunājam, viņi ķipa noskaidro situāciju, jāda visi dati tiek, tā kā, viņi uzzina visu. Un tad bija tā saucamais otrais puslaiks. Tur sanāca tā to, ka, es pat nezināju, ko es tajā brīdī daru, un es vienkārši, es pateicu, esmu guilty. Un tā kā es pats sev visu sapis. Cik daudz filmas es, esmu skatījies, cik grāmatas es esmu lasījis. Tu nekad neplīdo guilty. Un es tieši tajā momentā, losis bija apdirsies. Bet domā, tas ir jāņem kā piemērs, tā kā grāmatās un filmās? Jā, jo tā kā sēžot tur, es arī izlasīju vienu grāmatu. Kā bija Вторая сторона полуночи. Otra puse pusnaktī. Sidnijs Šeldons. Nezinu. Tu vari tagad iemest paskatīties. Okay. Es nolasīju grāmatu. Amazing grāmatu, čok. Tas man vienkārši arī, es izlasīju to grāmatu un, es arī sāku bišķiņ domāt uz 180 grādiem, 360. Tā. Jā. Pirmā. Nē, The Other Side of Midnight. Jā, šitā. Tā, par ko viņi ir American Writer. Tā. Tāda krimināla drāma, kaut kas tāds. What is it about? A determined French actress seeks vengeance, entangling herself with a Greek tycoon and a war hero in a dangerous web of desire, intrigue and corruption across international settings. Te ir izskaidrots stulbi diezgan. Taviem vārdiem, par ko ir. Tur ir aprakstīts, kā strādā reāli šī pasaule. Tā kā, mēs visi pa lielam esam iedalīti tādās milzīgās grupās, subkultūrās, whatever the fuck you wanna call it. Un, tā kā visi tie, kas tur augšā sēž, kā mēs nesen uzzinājām, kas ar Epsteinu un visu tur, kas ir iesaistīts. Tur ir fucking dīrsā, un nevienam tas nepis. Tu pieduries? Neviens par to īsti neko fucking nedara. Viņš ir dead. Epsteins, viņš ir dead. Jā, amazing grāmata. Pasaule strādā, es nezinu. Kādi tev ir uzskati par pasauli? Kādā stadijā mēs šobrīd esam? Kas notiek? Stadijā? Process stadija, jebkas, kas šobrīd notiek. Uz kurien cilvēks šobrīd tiec visvairāk? Par cilvēku domā? Jā. Cilvēks. Man liekas, mēs skrienam uz pašiznīcību. Tā kā... Reāli, jā. Tā kā traucamies. Jā. Ja tā kā viss advancējas nenormāli ātri, visiem ir jātiek līdzi, ja tu netiec līdzi, tu paliec, tā kā, tu atpaliec vienkārši. Un viss ir dirsā. Un, arī es nezinu, tā kā ir daļa cilvēku, kad laba daļa cilvēku, kas domā tieši par ilgspēju, tā kā, let's slow down, padomāsim, kā mēs varam šo zemi tā kā labāk uzturēt, bet tad vienkārši tāda laba daļa, kur tāda fujak, pisies, tā kā bendēsim visu līdz galam, visus resursus, tā kā raksim ārā un shit. Tas ir... tā kā... Pohuj, tā kā uzskats... Ar to jāsamierinās, man liekas. Tā kā tu dzīvo savu dzīvi, tā kā neņemot vērā visu to, kas šobrīd notiek, jo mazāk ziņo, jo labāk tu guli no sērijas. Un, bet tomēr brīžiem nomāc tā trauksmes sajūta. Aja tomēr, tā kā, padomā. Un ķipa... Labi, nav par to jādomā. Never mind. Pohuj. Jā, bet, I guess man tomēr vairāk interesē arī tas mēnesis, ko tu sēdēji.
tā kā tas bija. Tur actually būt uz vietas. Tā kā zini, kā tu tā kā uzņem daudz mēdīs par cietumu un to dzīvi visu, un tad tā kā tu nonāc tajā situācijā pa īstam, un tev ir jādzīvo tagad tās visas filmas, ko tu esi redzējis. Nebija tik traki. Sākumā pirmās 2 nedēļas es nodzīvoju ar tādu opi. Nu, ķipa, kā es sapratu, vai nu viņš kaut kāds, ķipa, bombzis vai kas. Bet viņš izstījās, tā kā galīgi vienkārši, kā parasts opis, tā kā vispār tā kā par viņu nekas nebija. Viņš tur ne viņš krieviski, ne viņš angliski, vispār nicht verstehen. Viņš tikai poļu valodā mācīja. Jā, kroči, viņš man bum, un... Bet tas ir īstenībā diezgan pārsteidzoši, ka viņš nemācīja krievu valodu. Jo tomēr viņš ir padomījis laika cilvēks. Nu jā, bet viņš tāds, un plēt, es nezinu, kā lai saka, viņš tā kā tāds ļoti unwoke, tāds vienkārši pieaudzis, es nezinu, degradējies bērns. Viņš, ķipa, vienkārši savāc ēdienu, pēd, lasa grāmatu, iet gulēt, un, palielam tas arī viss. Nu, automātiski dzīvi, jā. Nu jā. Cik ilgi viņš jau tur bija? Plēt, es reāli nezinu. Tā kā tu vispār nevarēji ar viņu parunāt. Nu jā, ne, īstenībā viņam bija tāds kalendārs, ko viņš man parādīja. Tur mēneši saucas pavisam savādāk, bet viņš viņš uzzīmēja. Un tad viņš man parādīja, kurā datumā mēs esam. Tas bija 15. jūnijas. Jūnijas? Nē. Jūlijā? Jūlijas. Es nezinu, man vienmēr jauki jūnijas ar jūliju. Jā, es uzzinu. Bet, 15. datums, un kurā 24. man izlaida. Jūlijā? Nē, augustā. Augustā, jā. Okay. Es jau domāju, what the fuck, cik mēnesis bija. Nē. Jā, augustā izlaida. Bija ļoti mierīgi, es žoska gribēju kurīt, cīgas. Jo, tad, kad viņi mani apmeklēja, pīmpji, viņi izmeta ārā, man kārtridžu veipam un džūsu. Pīdārāsi, viņi man izrakāja visu somu nahuj, kas man tur bija, kaut kādas, es nezinu, zeķes, krakls, man bija nazis, man likās, ka to man atņems. Atdev? Jā, jo čūk, tā, ka mēs bijām mašīnā, man viņš bija, kabatā. Visam gadījumam, un tā, ka mūsu paņēma robežsardze, viņi pat austās, un aiztiek hudiem kabatu, un es domāju, viņš ko nesajūta, jo tas nazis reāli smags. Es to varu tagad iedot viņu pasaka. Ok, davai. Tas ir reāli lore priekšmets. Tu viņš arī bija šitie futlārī? Nē, viņš bija izņemts. Jā. Jebal. Jā, šitāds smukulīts. Normāls sadurt kādu var. Labāk šitā nevajag, jā. Nevienam nevajag šitā. Ja vienīgais ir nodoms, ja vajag aizsargāties, tad jā. Bet ar nažiem labāk, nā. Kādu viņu laid lejā? Ok, es biju pareizi sācis domāt. Viņš nav iesprūdis tur, vai viņš speciāli tā kā tik stingri tur ir tā podziņa, lai nolaist tās meni? Speciāli tas ir šitais tā voks. Jā, Prikolīgs nācis vispār, cik tu ieķēri? Paldies, man viņu draudzinu uzdāvināja Valentīna dienā. Wow, trāpīja. Jā. Viņš maksāja, es pēc tam biju aizgājis uz veikalu paskatīties, viņš maksāja 45 eiro. Normāls, īstenībā pa 45 eiro, ahujena. Zaibīs. Kā mēs izskatāmies? Fly as fuck. Es ļoti atvainojos. Jā, es nezinu, savādi šis ir šis pīvārs. Savāds pīvārs. Es īstenībā, to arī iečikot. Es pat sevi neredzu. Kā baigi nevar pateikt, cik tā ir laptop kamera. Jā, mēs ierakstām uz laptop kameras. Nav problēma ar to. Es būšu Jordans. Yeah.
Tas neesmu Jordans. Kur tu pat meti? Papīra maisā, ja tur Šo. drīkst. Nē, Bļaļ. man ir šeit, kur izmest. Es ļoti atvainojos. Ko bija? Tieši rims. Es fucking breikoju to sūdu. Nesigājam. Bet pagaid, tev tas ops bija 2 mēnešus. Sanāk, pagaid, kāds ir timelines? Tas tā kā... 2 nedēļas. Jā, nedēļas. Sanāk, tu no 15. bija līdz 24. No 15. jūlijā. Nē, no kura data? Datumus es gluži neatceros, jo es viņas neiegāmēju. Man bija pohuji, es biju pats savā pasaulē. Bet tad man bija pienācis laiks to, ka man bija ģipa jāpārvāc. Nu, mēs abi ar viņu gājām uz citu šo te istabu. Un tur kaut kādu laiciņu mēs bijām. Un tad ģipa viņu paņēma un atveda tā kā kaut kādus 2 arī čaļus. Nu, viņi mācīja runāt krieviski un angliski. Nē, krieviski viņam bija hujo bija. Bet viņi ģipa atradām kopīgu valodu. Viņiem bija ko pakurīt, viņiem bija cīgas. Viņiem bija kaut kāds savs hafčiks, viņi ģipa padalījās vispār. Un, tā kā, tur bija, viņiem bija pašiem savu teikana. Un tā kā viņiem bija pilnībā viss, ko viņiem vajag. Un ģipa, zin kā viņiem izskatījās, ka prosta tā kā jaunieši vai nu kaut ko noziegušies, kaut ko nopizdījuši vai arī narkašu tirgojuši. Viņi izskatījās super chill un tā kā man likās no labi pohuji. Tā kā mēs katrs pa savām darīšanām, ķipa, zin kā vārds pa vārdam, kaut ko viens pa otru uzzinājām. Jā, viens bija noziedzies, jā. Viņš bija vienā bandiņā, kur izsita shopping centram tā kā logu un tā kā nopizdīja huiņu. Un otrs es neatceros, viņam arī kaut kas tāds bija, vai arī viņš zāli tirgoja. Kaut kas arī bija. Viens bija tāds kaut kāds baigi klusais, viens bija tāds vairāk aktīvs. Tas arī, viņam patika baigi ar šito spēlēties. Čokam 16 gadi. Jā? Čokam 16 gadi. Nē, labi. 17, jā, man to laik 18, viņam bija 17. Un otram čokam bija 19. Bet ļoti tuvu. Jā, reāli es pats par to esmu ahujā, bet nu labi. Viņi man liekas saprat to, ka vajag tā kā vienaudžu. Nu, ja jau, tad, nu vismaz. Nu jā, tā kā, zin kā, ļoti jauni, pilnībā samīzušies, un tad vajag tā kā tā iedrošināt, Tomēr nav jau kaut kāda tā kā trešā pasaules valsts, kur ķipa, tā kā tev vienkārši akā iemetīs un turēs gadiem ilgi. Bet tas ir crazy, though. Es varēju izkāt ārā no tās mašīnas. Es par to, šādi tad aizdomājos. Un tā kā, tas man bišķiņ moca, tā kā, bet, zin kā, tomēr ir jāskatās uz priekšu, tā kā, jo vairāk skaties aizmuguri, tas tev vienkārši novedīs strupceļā. Tas tā kā tu pats sevi ieliec 4 sienās un visu laiku nogrūzies. Bļā. Visi hujova. Un tā kā tu ieliec pats sev tādā mindsetā to, ka tu nevari neko, un viss šītais, BBB. Un tad tu vienkārši saņemies un vienkārši pistājas. Un ķipa, kas tev cits atliek? Bet tu tā kā teiktu, ka tu nožēlo to pieredzi? Īstenībā, nē, tas nenožēloju. Man liekas, man bija šis jāpieredz. Tā kā šī ir ļoti liela mācība man. Es esmu pārdomājis visu, kā es esmu, kādas man pirms tam ir bijušas dzīves gaitas. Un, jā, kā lai saka, mūžu dzīvo, mūžu mācies. Un tā kā, kad tevi izlaida, kad tu nonāc atpakaļ Latvijā un tā kā atpakaļ savā dzīvē, laika gaitā, kas bija tās pārmaiņas tevī, ko tu vari pats tā kā tagad pateikt, tā kā par kurām tu esi apzinīgs, kas tev ir mainījies? Apzinīgs es tagad, kā lai saka, ja tajā brīdī es biju tā kā tāds unwoke, tā kā es zināju to, kas kā dzīvē notiek un šeit, bet tā kā tad, kad es biju tur, vesels mēnesis klusumā. Labi, ne klusumā, bet tā kā veselu mēnesi esi tikai tu pret sevi, pa lielam. Būsim reāli. Tā kā tas ir tāds laiks, tā kā, kad tu cīnies ar saviem dēmoniem. Tā kā, bet tas laiks arī īstenībā ātri pagāja.
tā kā no rīta piecelties, tā kā 6. Un tad viņi atnāk pārbauda, vai, tu neesi nogalināts. Un, ķipa, ir normāls metāla durvis, tāds ritīgs dung. Un viņiem, ķipa, tāds lodziņš, kur viņi, ķipa, paskatās. Bija tā kā 2-stāvīgās gultas, ķipa bankbedi. Jā. Jūs bijāt 4 cilvēki, tad... Nē. Sanāk, es biju pirmās 2 nedēļas ar to opi, tad pēc tam es kaut kādu laiku padzīvoju ar tiem 2 džekiem. Un jā. Tu nevari iedomāties. Tad, kad es uzzināju, tā kā es tur kaut ko istabā ņemos, man liekas, es kārtoju savus mānus vai kaut ko, es tikko biju tā kā izmazgājis mācis, tur arī, tā kā, ja tu gribi nomazgāties, tad tu vienkārši ielai bļodā un, mazgājies, pohuj. Ģibot, visiem pilnīgi piedīrs, Jā, ok. Tā kā jums nebija tā kā tāds grafiks, kurā jūs ejat mazgāties, jā? Otrdienās un svētdienās. Tad jūs gājat mazgāties. Un tad, kad es mazgāju matus vienā dienā, ienāk iekšā, paskatās tāds grāsus, tāds, jā, šeit. Es ar slapjām matiem, tāds skatos. Viņi tāds saka, galvu cēnu, viņi, pasaka, your mom is here, un tā kā for the meat. Bet, tu diršķok. Es biju tā pārmīs jēgu. Jo es arī, lohs, es tā kā man ir savāds, es teicu, nē, mammai nezvaniet, mammai nezvaniet. Bet es teicu tā, lai viņa vēstniecībai zvanā, bet lohi pat vēstniecībai nepazvanīja. Man mamma mani atrada pēc Tele2 location, un pēdējo reizi, kad mobilie dati izmantoti. Wow, jā, un viņa tad tā kā detektīvs stilā aizgāja. Jā, un tad pieslēdzās policija, un tad arī vēstniecība. Un tad uzzināja to, ka es vispār nevienam neko neesmu teicis. Es vienkārši šidā pazudu. Es mammai sestdien teicu to, kas būšu svētdien pa dienu atpakaļ. Jā, es redzēju to postu, kur izlika meklēšanā tevi. Ka arī tu tā kā vēl vakarā aizmauc ar riteni, un tu tā arī neatgriezies. Nē, man savāds tieši pie mājām, Džeki. Jā? Jā, viņi man... Es kaut kā atceros, ka tu riteni pazudu tajā rakstā. Nē. Es tūlīt atradīšu bildi. Tas ir tieši tajā vakarā, tā kā, karoči Polija. Labi, karoči Izabē nebūs, es neatradīšu. Nebūs. Izdomā kaut ko man pajautāt. Tā, bet tad sanāk, tā kā tev ir kaut kāds tāds interesants storijas tāds, kas tev tāds wow, ķipa. Vai tev reāli tas viss experience bija tā kā tur uz vietas tik tā kā mierīgi, ka tā kā nekā tāda nepalika? Es teikšu, godīgi, tur bija ļoti... Man paveicās, jā, tur bija priekš manis ļoti chill īstenībā. Es zinu to, ka mēdz būt daudz sarakāk. Piemēram, Latvijā es esmu dzirdējis to, ka nav īpaši labvēlīgi visi viens par to, tur tāpēc, jā. Nē, tas ir pats par sevi saprotams, kaut kādus pēdiņus tur, ķipa, kaut ko tādu. Bet arī, man liekas, Latvijā ir ļoti sadalīts arī tas, ķipa, ka tu esi latvietis un ir arī krievi. Jā. Un, man liekas, tas bija arī tā kā cietumā, gan jau ļoti parādās. Varbūt es pieļauju, es nezinu. Bet es ticu, ka varētu būt tādas, tā kā nevis etniskas, bet nacionāls, tā kā nacionāla konflikta. Bet jums sanāk, tur tā kā, tev bija principā poļi tikai tur. Jā. Visi vietējie tur, čoks pateica, viņš kaut kādus 5 km no cietuma dzīvo. Normāli. Vispār netālu no mājām. Jā, actually. Mama viņam visu laiku kaut kādu šitu veda. Un ģipā, čuvak, viņam tagad bija CD players. What? Jā. Kamerā CD players. Ko viņš klausījās? Poļu reps, šeit atradīšu. Viņš man pat uzrakstīja uz lapiņas, kaut kur ir jābūt. tā kā tāds suvenīrs. Šeit atradīšu, jā. Tev ir vispār kaut kāds suvenīrs no cietuma? Īstenībā nē. Neko nedrīkst ņemt no cietuma sev līdz. Tas ir bad energy. Tu visu atstāji saviem šitiem kaimiņiem. Ne kaimiņiem, bet kopmītnes. Istabas biedriem. Jā. Tā ir slikta enerģija. Tas ir tāds ticējums. Tā kā neviens neko sev līdzi neņem. Bet paņēma lapiņu.
Nu labi, bet tas ir tādā ziņā, bet tā kā neko kas tā kā no cietuma dots, nekādas tā kā zeķes, neko tādu, tu visu atstāji tur. Tā kā visu šitu, tā kā, es nezinu, bļaļ, kas tur vēl bija? Tā kā tur bija tāds veikaliņš, jā, tu vari sev nopirkt nedēļas sākumā kaut kādu huiņu, un tur bija tādas stīkla trubiņas. Ģipa, mēs viņus saucām par lufkām. Un tā kā bija tabaka. Un tā kā tu vienkārši to tabuku tajā galā iespraud, un tur bija tagad šī tāds TU burts, un viņš tagad šī tā iet uz leju. Tu vienkārši piestampā, piešķil, un kurī, bļāču, tas bija stīva, ahujien. Tas ir tāds nikšots, kas tev reāli pa galvu iedod. Jā? Jā, bļāj, kas tie bija? Dava visai dienai. Tie bija Winstoni, kaut kādi tinamā tabaka Winstoni. Jā? Jā, vienam otram džekam, tiem jaunākajiem, viņam bija kamieļi, dzeltenie. Vot. Respekt. Un, bļā, jā, es vispār aizmirstu, man tā, bļā, gribējās atrast, Mieszają ci się barwy, a twarze niewyraźne. Widzisz już na żywo, jak wyglądają baśnie. Jesteś wyzwolony, już wiesz co tego powodem. Że wszystko się mieni i jest kolorowe, bo druga pizza wjeżdża na głowę. Viņš to kamerā blāsto prosti. jā. Nu, jā. Kā sauc uz čoku? Šito? Jā, kas izpilda. Enter, Enter. jā. Okej. Kręcimy się jak winylowe płyty, kręcimy melanże. Kocham weekendy, piksa i woda i robimy blendy. Panny wiedzą co jest teraz. Kas bija? Muzyka techno nie jakieś Mēģināt kolendy. atcerēties to dziesmu. Nebija cits. Wrzucanie piksy i znowu na Pēc cits disks. Każdy wieczorem wygina się w prawo, lewo, góra, dół. Pijane panny wjeżdżają na stół. Prawo, lewo, góra, dół. Wiesz co jest tego powodu? Że wszystko się mieni i jest kolorowe, bo druga pizza wjeżdża na głowę. Bļa, crazy dziesma, čovak, what the fuck. Es tā kā pat nevaru noraksturot īsti. Vēl šī Wow. tāda arī no tā Ok. paša roka. Bet viņš vairāk tāda tā kā klubu priko Nu, mauks. jā. Jā. Viņam tur vēl viss kaut kāds Man liekas, tā kā viņam būs vairāk, nu, tā kā repčiks. Nu, viņam reps arī bija. Un to viņi, bļā, gnīdis gatekeepoja. Nā, Jā, bet man nebija īsti, kur tā kā pierakstīt nekādas lapiņas. Labi, viņiem tur bija, bet viņam arī visu kaut kādu huņu bija sarakstīts, un viņam pašiem vajadzēja lapas. Tā kā man nebija pašam baigi, kur pierakstīt. o kam viņam labs vajadzēja? Nu, tā kā kaut kāds vēstules sūtīt un visu kaut ko tādu, jā. Labas izslēgšu. Bļā. Es aizmirsu, bļā, es atcerējos. Ko, dziesmu? Jā. Ķipa... What you mean? Es atcerējos dziesmu. Šā. Vienu dziesmu, kā viņi sauc, kā viņi pareizi rakstījās. Šā. Nē, tas nav tas kaut kāds, bļā. Nē. Nē, varbūt ir. Jā, Ir? jā, ir īstā. Miłości w życiu, zero miłości w sercu. Ile dałbym, żeby moja dusza była bez słów. Czuję się jak małt. Esmu vispār atgādinu vienu, es parādīšu tā kā arī dziesmu. Man liekas, tā kā... jā, šitas te... nē, tas ir Prezis 11 kaut kāds. Es zinu kaut kādu Lele or something. Viņam bija dziesma... Man pizdā, vot. Arī ļoti mēma dziesma, tā kā vienkārši randomā kaut kad atrada. Мене висказ гори, мене висказ гори, мене висказ гори, мене висказ на mnie. Vot tagad sāksies, man liekas. Kad šoks dzird, ka man pizdā. Bet tur bija arī labs moments, ka viņš tā kā dzied, tipa, pizdačijā. Tā kā, nezinu.
Avo. Kāds stulbi dziesma, bet tā kā tu kā vispār valodu kaut cik iemācījies tur uz vietas? Bišķiņ. Tā, nu labi, ko es atceros. Kojo bija tas Bangabed. Līpa, viņam tā bija kā iesauka restēm, un logam. Un, kā bija? Es esmu pilnībā visu aizmirst, man bija tik vien pohuji. Kaut ko bišķiņas tur iegaumēja. Protams, kurva. Ir tā kā, labi, tas klasika. Bet ir atšķirība, ir kurda un ir kurvā. Kurda ir tā kā mīļvārdiņš, kurda. Tā kā kucīte un tā kā kurva un tā kā tu, reāli kūce. Ok, kurda. Kucīte. Kucīte. Kas tur vēl bija? Plater bija šķīvis. Kubek bija krūze. Kubek. Jā, kubek. Ok. Tabaku mēs saucām par muhamora. Muhamora? Jā. Jebā. Nē, muhora. Muhora, vot, muhora. Jā, tā ir tabaka. Kas tas pa Muhamedu? Jā, muhora, jā. Muhora, ok. Jā. Kas tur vēl bija? Bļāģ, bija tās te gilzes, ko mēs saucām prosti tā kā paperus, un kur tā kā cīgu daudzīt iekšā iesist. Kas tur vēl bija? Kā bija toalet? Es neatceros. Vispār, kā tev ar to franču valodu? Tu stāstīji, tu Duolingo sāki kāpēc? Franču valoda? Jā, tagad. Kā tev iet ar to? Je m'appelle... bonjour, je m'appelle Thomas. Kas tur vēl bija? Tur vairāk par krāsām, tur tā kā introductions vairāk bišķiņ vēlāk. Tā kā tev A1 līmenī? A1 līmenī, nu nav tīk tu. Šā man vispār jāpaskatās Duolingo. Man ir 5. līmenis, tur tā kā pēc tam būs self-introduction. Tur vairāk kaut kādas krāsas, tā kā word matching. Pagadā, tā ir spāņu. Tur ir spāņu močī piereiz? Jā, man tur tāds kišmiš ir, tā kā, es pat nezinu. Tas nav sarežģīti mācīties vairākas valodas vienlaicīgi? Ir, jo tu knapi kaut ko paspēji iegaumēt, bet vajag uztaisīt pierakstus, jā. To vajadzētu norīkot. Labi, varētu Duolingo tagad izpildīt, ne? Ok, izpildām Duolingo, davai. Atnākšu to redzēt, kas notiek. Kroč, start. Collect your score 9 trophy by passing this challenge. Jā, man kroči jauna līga ir. Ok, moving up in the world. Kroči, matching pairs. Here, aquí, grey, gris, sister, hermana. And ir-i. Diferente. Ok. Este cinturón azul es demasiado Ko tas nozīmē? grande. Jā, belt. Jā, cinturón šī ir zilā belt. josta ir Jā. par lielu. Jā, Par lielu. jā. Un tā kā redzi, tu mēģini visu laiku domāt un tā kā translētot un tā kā tāds bišķiņ kišmiš notiek. Yo necesito una... man vajag tēkraku. Yo necesito una camiseta. Camiseta. Bļā, camiseta? Tu uzrakstīji ciset. Ko viņš teica? Una camisa azul. Camisa azul. Green shirt. Bļā, blue shirt. Zils krākls. Ok. El regalo. Watch. That was a gift. Green jacket. Green giant. Una chaqueta verde? Jā. Bļā, tas ir tik random vienkārši tagad pildīt Duolingo. Man tā kā atgādina, man ops arī Duolingo mācās angļu valodu. Un es ar viņu arī esmu pildījis. Tā kā tas ir interesants experience, pildīt angļu valodu ar opi.
Tā kā Duolingo angļu valodu ropi. Pildīt. Una camisa, вот, una camisa. Yeah. My clothes, mi ropa. Ropa. Tik dīvains vārds, ropa. Ropa. My favorite store. Favorītā tiendā. Bļēt, ko? Bļēt, uzspied pa tālu. Grey or brown. Griso Maron? Jā. Maron, tas man atgādina, es skatījos The Sopranos, un viņiem ir, viņi ķipa itāļu amerikāņu mafijoznieki. Un viņiem ir, tā kā tas itāļu slangs kaut kāds, un viņiem arī ir, ķipa, tā kā viņiem tāds, ķipa, tāds bļā, viņiem ir, ķipa, Maron. Vot, bļā, man sajuka Relo. Kā viņi izrunā? Relo. Relo is a watch, un regalo tā bija dāvana. El regalo. Cheap, kā bija cheap? Fuck. Fart. Barato. Fart? Sombrero. Sarkans. Es nezinu. Es arī nezinu. Bet man spāņu valoda nekad nav bijis, man nav jausmas. Red. Nu, neko darīt. Rojo. Nebūtu vispār uzzinājis. Maron. 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 Viņš bieži tev tā neuztver? Maron. Ai, ej, dirst. Viņš tā kā vispār nereaģē vairāk uz tevi. Maron, tu idiot. Expensive. Grande. Muy grande, nē, tas ir daudz. Expensive. Fuck. Mucho. Mucho gusto. Yo quiero un zaza. Cheap. Barot, bļaļ. Cik mums ir palicis? Fuck, es te kaut ko pisos ar savu Duolingo. Rojo, jā. Maron. Bļaļ, tu moron, bitch. Maron. Expensive. Kā bija Carro. Barato. Vo? Rojo. Maron, kurva. Viņš negrib. Maron, kurva. Kaho? Rojo. Carro. Nu labi. You got 3 correct. Fuck this. I want address. Yo quiero este vestido. Way to go. Jebā, ko? La camiseta azul es mi camiseta favorita y es muy cómoda. Nihuja. La persona tiene una camiseta cómoda. Nee. Ja, camiseta cómoda. Yo necesito una camiseta. Блядь. Jā. Jā, redzi. Halo. Tā ir dāvana. Nē, Tienda bija pirmais. Tienda favorītā. Jā. Paldies. Jā. Tu klačoji šito klaču man, es tev apsveicu. Yes! Let's get it. Okay. Nē, bet tu man neļauj palīdzēji, es tur bišķiņ sāku bremzēt. Nekas, mēģini. 9. līmenis. Let's go. Labi. Uzvien. Upgrade. Davai. Epic. Nice. Veiksmīgs pieskāriens. Nice.
Oh, 60 gems. That's good. Paldies. Nice. Labinieks. Labi, nē. Un tad viņš tev liedot 2x AXP. Man gaļāks tagad pildīt, tāpat laiks maz palicis. Jā, es domāju, mēs nemoksim vēl Duolingo epizodes laikā. Jā. Šis tā normālā pēd laika. 7 minūtes. Tu uzņēmi, tā kā skatījies? Es skatījos, bija 43 un jā. Jā, palielam 7 minūtes. Jā. Jā, es nezinu, man liekas, man baigi. Tev tā kā baigi nav ko prasa. Nē, labi, es tā kā tas bija atgriezties mājās pēc cietuma? Tas bija tāds reality checks čok, tā kā es izgāju ārā no turienes un es skatos, kā māma tā kā vienkārši, gaida mani. Labi, viņi gaidīja, bet, karoči, viņi man redzēja, es piegāju no muguras, un, karoči, abi sākām raudāt, protams, pašsaprotami diezgan, tas ļoti emocionāli. Un pat arī pirmajā reizē, tā kā māma sarunāja tikšanos ar vēstniecību, viņi sarunāja to, ka, viņi var ar mani tikties. Es neatceros, kurā datumā tas bija, teikšu godīgi, bet tur arī emocionāls brīdis, un, karoči, izlaida ārā. Un, jā, pēc tam 8 stundu brauciens atpakaļ uz mājām. Un jā, palielam norunājām, kā lai saka. Jā. Bija safe. Un es atbraucu mājās, un es biju vienkārši pārsteigts. Es biju tā kā sapnī, tā kā es neticēju, tā kā es tiešām esmu šeit. Tā kā visas tās 8 stundas, palielam es vienkārši noklusēju sevi. Labi, ar māmu tur kaut ko višķiņu parunāt. Bet tā tu domā, tā kā tev ir tāds reality checks, un tā kā tu tikko iznāci ārā, un tā kā tu sēdi mašīnā ērtā krēslā, kurš ir mīksts, nevis fucking kaut kāds matracis, bļaļ. Tur pa lielam, labi, matracis bija safe, bet viņš arī ciets, nērts, bļaļ, bija drausmīgi gulēt, tas sēgā arī tāda, bet tā kā vilnas. Jā, drausmīgi niezēt. Šausmas. Vēl arī silts vasarā bija. Bļā, es aizmirsu pieminēt, viņi tā kā arī iedeva štos te skuvekļus un kaut kādus štos te šampūhu viņas. Bet pēc tam, kā es uzzināju no vietējiem to, ka to huņu labāk neizmantot. No viņas pēc tam kaut kādi plankumi metās uz muguras. What? Jā, viņi padalījās ar normālu šampūnu, viņiem bija, bļā, kaut kāda štais te Fā-men kaut kāds. Bļā, karoči, Old Spice līdzīgs šampūns. Karoči, normāls šampūns. Jā. Jā, karoči tā. Es nezinu, bļā, palielam tiku mājās. Tāds vienkārši what the fuck, reality checks. Un jā, palielam tās arī ir beigas. Es nezinu. Bet, man liekas, jā, to, ka man šim vajadzīs iet cauri tā, lai tā kā. Tas tā kā character development. Jā, un tā kā dabūt to pieredzi. Bet nebija arī kaut kā tā, ka tu atgriezies un cilvēki sāka savādāk uz tevi skatīties? Vai tā īsti nebija? No vienas puses arī veikalā uz man bija šiņa šķība skatījās, tas ir viens, bet man īsti pohoja. Tas man deva. Kādā veikalā? Kādas pirmo reizi bija kaut kādā maksimā ar māmu ienācis iekšā. Pirmajā reizē es negribēju iet iekšā nekur cilvēkos, bet otrajā reizē pohojas iegāja viņi man arī kaputs pāri. Bet tāpat es redzēju šķības skatienus. Es nezinu, īsti pohoja. Tad, kad es pirku kaut kādas aliņas sev un tur dokumentos skatās un bļaļ, ķipa tāds gulp. Un tā kā, labi, jā, labi, viss kārtībā. Un ļoti daudz vis kaut kādas baumas izklīda to, ka tur kāds kaut kādu koku ir vedis, bļaļ, tā kā treidot pret fucking tiem baumas arī neidiem. bija par to, ka tu vedi kilogramiem amfetamīnu pāri robežai. Tā ir diršana. Es zinu, ka tā ir diršana, bet tā bija versija, ko es dzirdēju. Tas man visvairāk besīja. Un zin kāds vēl prikols un tāds vienkārši saiti, ko es citiem cilvēkiem izrādījās. Kāds nopizdzīja manu vārdu uzvārdu un apparently maksimā kaut ko nopizdzīja. Un man pēc tam reāli nedēļu pēc tā, ka es iznācu ārā, zvanu valsts policija un prasa, labdien, vai Hugo Toms? Es tāds, jā, labdien.
Viņiem tāds, kur jūs bijāt kaut kādā Katla kalna ielā, nu, ķipa kaut kāda Maksima tur vai Imanta vai kaut kas, un kroči, kaut kāds veikals. Un ķipa es tāds, nē, kādā sakarā, un ķipa tāds, nu, jūs esat reģistrēts to, ka jūs esat tā kā kaut ko zadis no Maksimas, tāds, ko, bļaģi? Bet tu biji cietumā tajā brīdī? Nē, es saku nedēļu pēc, es iznācu. Aha. Jā, un tā kā man bija tāds, what the fuck, nu labi, pēc tam aizbraucu, paskatījos, un tā kā vispār nepazīstami purni. Tā kā es tur pat sevi neredzēju, tur bija vienkārši kaut kāda random džeki, es domāju, bļaļ, nu ja jau kāds izdomā izmantot manu vārdu, tad, nu, tam jābūt kādam pazīstamam, ķipa, bļaļ, pastos uz bildēm vispār neviens. Tā kā... Nu, varbūt viņi to izdomāja, vienkārši redzēja, ka tā kā tu biji izlikts meklēšanā, un vienkārši izmantoja tā kā vārdu cilvēkam, kas bija meklēšanā izlikts. Varbūt arī pat, jā. Nu, tas man variants pirmais, kas ienāca prātā, es nezinu. Jā, jo, bļaļ, tur jau arī bija uzrādīts, un ģipa mans gads un dzimšanas dati. Kur? Jā, pareizi. Jā, tajā postā. Jā. Bet tas ir crazy, bļaļ, man mamma stāstīja to, ka tur čikas were going wild, tagad. Jā, es palasīju arī tos Facebookā. Komentārus, tā kā, tur kaut ko arī tā kā bišķī, man liekas, pakasījās cilvēki vēl savā starpā. Jā, bija diezgan arī debili, vienkārši kāds arī uzrakstīja tā kā, ķipa, ka nav jāga no izmeklēšanas, čalam 19 gadi vienkārši aizgāja no mājām, tā kā viss. Ķipa, izvācās. Un arī es kā uzzināju viens tā kā tāds ļoti augstprātīgs klases biedrs, Rēsons, ļoti tāds, kā lai saka, nu... Pagaid, kursa biedrs vai? Jā, kursa biedrs, okay. Kursa biedrs. Nu, karoč, jā, viņš tāds ļoti augstprātīgs un, ķipa, kaut ko mamma tur esot dzirdējis, ka kāds no, nu, kursā esot teicis, nu, gan jau kaut kur nonarkojies, nosprādis. Jebal. Jā. Tik zamās domās. Nu, bļāj, man īsti pohuji, viņam vienkārši skauž. Jo vairāk viņš negāts izrāda, jo vairāk viņš parāda to, ka viņam actually skauž. Viņš ir pats par sevi insecure, Rēsons, ar brīlēm. Nē, nu labi, es par viņu izskatu īsti neko nesaku, bet Rēsons un brīles. Tie ir 2 mīnusi dzīvē. Tu tiki nerfots. Es neko nesaku par izskatu, bet viņš ir Rēsons. Nu, bļaļ. Nu labi, nu, Džeks normāls. Tādā ziņā, bļaļ. Es arī baigi neesmu runājis. Bet, nu, jā, kaut kā tā. Cik mums ir vēl 3 minūtes palikušas? Nē, nu, mīnus. Nē, mums jātiek līdz stundai. Stunda ir tā kā tas minimums epizodē, ko esmu uzlicis. Jā, viss kārtībā, es esmu apkaļ. Okay, mēs esam apakaļ ēterā. Jā, bet tā kā pastāst arī par sevi kaut ko. Un, tā kā, man īsti besī, tā kā, es tā esmu pamanījis to, ka pilnībā šis tā kā visi fokusēts uz to Polijas pieredzi. Nu, tas ir liels tāds atcerēties. Nu, tā kā liels notikums, jā, bet tā kā stil. Jā, mēs arī esam speciāli izvairījušies no tās tēmas, lai tu vari par jā, to īstenībā, pastāstīt. Tieši tā kā tas bija, tieši viss šīs tā kā bija sakrājies tā, lai to var izrunāt šodien. Nu, tā kā padalīties vairāk kas kā. Jā, jo tā tas ļoti maz info nometis, un tā kā mēs reāli esam veiksmīgi izvairījušies no tās tēmas līdz šim. Tāpēc jau arī tā pa lielam bija. Nu jā, kaut kā tā. Jā. Es nezinu, tā kā man nav īsti ko stāstīt par sevi. Tā kā, ka mēs satikāmies, es jau pastāstīju pietiekami. Es tagad mēģināšu spotīt, domāt kaut ko interesantu. Nu. Jā, vispār varētu aiziet. Pamīst. Pļēt, es laikam ātri aizskriešu. Vai arī pohuji vienkārši šito katos ārā? Nu, aiziet. Es nerunāju bišķiņu paskaļi, man liekas, ka es bišķiņu paskaļi runāju, ne? Nē, īstenībā tu esi klusākais viesis, kas man jebkad ir bijis. Nopietni? Nu, vai tu vai mans brālēns? Nopietni? That's, blā. Jā, ļoti. Nu, tas labi, man patīk būt nonšalant. Nu, cik tu nonšalant? Man ir enerģija, Vienkārši chill tubes. Jā, man tā bija, tā, kad mēs ierakstījām pēdējo epizodu, man bija tas fact upsetups, ka tur nāk iekšā manā trubā. Es negribu paldies. Un es runāju ar caur austīm mikrofonu. Jā? Jā. Caur austīm mikrofonu.
Mēs tā kā dalījāmies ar mikrofonu, vai arī tev bija viens Nē, mikrofons? man tev bija nebija. mikrofons piesprāsts pie kompjūtera, ko es runāju jau uzreiz Audacity. Tev bija uz trubas ierakstīts. Mēs ar šito pašu klapi mēs tā kā uzsitām, lai sinkotu. Es varētu, jā. Bļē. Es kaut kā Mēs neuztaisījām zaļo tēju. Cik ir pūkstens? Mēs varētu izdzert tasīti pēc tam. Tasīti, bļē. Tasīti. Glāzīti. I mean, sure, easy. Tā kā skaties jau, kā tev ir pēc tam tik tā, ka tu pie Emīlijas dodies. Jā, ar laiku tagad viss kārtībā ir 8, tagad ir viss, kā es esmu domāju, plānojis, jā. uz sabiedriskā laikiem viņš jau tā nebrauks pārāk. Es zinu, jā, es tev varēšu palūgt pēc tam paskatīties mikriņu. Jā, ok. Ideāli, paldies. Es nevaru atrast, es arī pa čatiņam prasīju, kāds ir tuvākais mikriņš no Sējas ielas uz Jaunmārku, viņš nevar atbildēt man. 1188 tu vari skatīties. Bļaļ, bet es gāju iekšā. Neredz? Nē, parādi man. No Sējas ielas. Step by step man parādi. Es rakstīju Abrenes iela Jaunmārpe. Ok, labi, iesim tulīt internetu pārlūkā. Tā, jā, 1188 satiksme no tā tad, bļai. Tā, Vienīgais čīts, ko es daru šajā ziņā, es spiežu uz domu, jo... Visi brauc caur domu, jā. Un ģipa, Viņam vairāk. 2 brauc caur turieni, jā, lai man parāda abas 2 uzreiz. Un voilā, tev rādās mikriņi. Latvijas sabiedriskais autobus. Sabiedriskais autobus? Man likās, tas bija tā kā mikroautobus vai kaut kas tāds. Nē, tas Latvijas sabiedriskais autobus ir mikroautobusiem. Bet tā pagaši tas nedara. Šitā vajag apgriezt. Un... Vai viņš ir 7 vai 7:10. Tas nedara, manas darba rīt ir. Jā. Gan jau ar to, kas ir 47. 47 minūtes. Jā, ok. Un tad 3 tās būtu jāaiziet. Neko? Nē, tu patās ir mikriņš, ko es tripoju. Safe. I mean, es domāju, līdz tā vietai aiziet ir 10 minūtes, actually. Aptuveni. Tā, kas pie mājām? Nē, viņi nav uz krustojuma, viņi ir tālāk. Jā. Jo man ir bijis tā, ka tā kā es eju un pēkšņi visu pizdā. Jāskrien šeit. Jā, man šodien tā bija ar to 25. bļāviens pīmpis. Reāli pīmpis tāds, bļaļ, viņš man nahuj dvēselē paskatījās urots. Es reāli skrienu, tā kā ir tas moments, tu aiztaisi visas kabatas, tu esi gatavs, tu ieliec elpu un vienkārši pidī. Jo es redzēju, kā viņš tā kā no Lidla puses tā kā brauc, un es domāju, bļaļ, es paspēšu, nepaspēšu. Un tur arī tā satiksme tāda, es domāju, tā jebāli, bļaļ, es nepaspēšu pāriet pāri. Un es arī nepaspēju. Un tas pīmpis skatās uz mani, un viņš vienkārši aizbrauc. Jā, viņš vienkārši aizbrauc. Viņš jā, paskatās. Tie cilvēki, kas tur sēdēja, paskatās uz mani, un tā kā viņi tādi, tā kā ar disappointmentu skatītos. Uz šoferīti, es domāju. Tā kā, ja čuvaks skrien, jā, ja tu redzi čuvaks skrien, tāpat ir satiksme, kur tev ir jālido? Viņš, ātrāk bija atbraucis. Viņš bija atbraucis 23, un viņam bija jābūt 25, es būtu reāli paspējis. Iepisienu uztaisīt. Reāli, bļā. Jā, man vienreiz bija tieši pretējs gadījums ļoti ahujēni. Tā kā es biju tur šoseis, skrējis pietur. Sēļiem, jā. Zaigas. Zaigas, jā. Un, tā kā arī, tā kā es par vēl biju izgājis ar something, nebiju aprēķinājis pārāk labi, un brauc tas autobus, un es tā kā sāku skriet. Un tā kā man bija normāls gabaliņš, ko paskriet, es tā kā jūtu, tā kā es nedavēlu kalpu, tā kā es nezinu, kāpēc. Un, jā, viņš pagaidīja. Bet visstulbākais bija tas, tā kā, es pat nenopīksnēju etalonu. Tā kā man nebija tāds, tipa, esmu tā kā upstanding citizen, varētu tāds, tā kā, es atskrienu, lai tāpat bez maksas braukt. Tā kā bišķi tādi kauna sajūta uznāca tajā brīdī, es vienkārši atceros to. Jā, Ķengā vispār ir ļoti labi šoferīši tramvajiem. Viņi gan pagaida. Jā? Jā. Tā kā, viņi tāpat saprot, nav kur skriet. Un tā kā, piemēram,
ja tur viņš atbrauc, piemēram, ātrāk, nu viņš tur skatās, ok, labi, viņam pretī nāk uz to pusi, ir laiciņš, ja kaut kāds tur 2 minūti viņš pastāv, un ķipa paspēja atskriet kādu olmītu, vai, nu, kāds, kas nepaspēja, nu, fiziski tik ātri izskriet. Un, jā, diezgan nice. Un, tur arī autobusu vadītāji 49. un 60. arī pagaida. Reāli pagaida. Actually toleranti. Jā, ķengri reprezent. Jā, esmu redzējis, tā kā Rīgas satiksmē viņi dažreiz tā kā uzliek tās pateicības, ko cilvēku uzraksta šoferīšiem. Es redzu par 22, kad tur arī viņi pagaida, nu, tā kā centrā pie tā Birznieku upīšu ielas. Jā, tur arī. Nu, labi, cilvēki saprot to, ka nav kur skriet, nu, ja jāpagaida, nu, tad nevar bišķi pagaidīt, kāpēc, nē, nu, kur skriet? Jā. Tā kā Začilonā. Jā. Kā tev vispār tad ar muzonu? Ar muzonu? Es plānoju, es arī ar tevi par šo tēmu gribēju bišķiņ parunāt. Kroč, vai krākot FL Studio? Es nezinu, kā krākot, es neesmu krākojis. Fit Girl. Kas? Fit Girl, jā, es zinu, tur tā Amēlija. Jā. Tu esi redzējis to filmu? Nē. Nezinu, kā. Tad. Bet, nu jā, tur var krākot, bet, jā. Vienkārši man vajag kaut kur var. Un tā jā. Jo man vienkārši nav kur. Pie Omas es baigi nevaru. Labi, tā kā krākot? Jā. Tu nav kompi, ne? Nu, man ir ģimenes kompis, man ir laptops. Es tagad krāju kaut kādam portatīvajam gaming laptopam. Tas ir chill, tā kā to var Faceitī atrast. Es šito datoru arī Faceitī ieķēru pa 450. Un viņam ir, RTX 3080, TI 16 GB RAMs par procesoru. Es tagad neko nevarēšu pateikt. Bet, nu, diezgan labas iekšas par 450. Plus viņam arī baterija bija diezgan svaiga. Ok, tas ir labi. Baterija, tas ir ļoti labi, jā. Tā kā es domāju, šis man bija diezgan labs stils. Tā kā viņš labi kalpo. Pašas epizodes varbūt portatīvas beidzot, vai ne? Jā. Tas bija liels upgrades. Un, jā, Faceitī vienkārši jāapmeklē. Tur, nezinu, var pakonsultēties ar to pašu čatiņu vai vienkārši ar kompju ekspertiem, ko tu zini. Man visu, ko vajag, man vajag bītu. Tā kā, raģi bogai, es pats varu iemācīties bītu uztaisīt, tā kā, viss, kam es pieķeros, es māku. Tā kā, es nezinu, man ir tāda unikāla spēja, tā kā visam, kam es pieskaros, tā kā, nu, es ar laiku iemācos. Nu, zin kā, tā kā tu piešaujies. Tu ātri piešaujies. Jā. Okay. Nu, tas pat, nu, ir kišmiš, jo ir pārāk daudz, bet tā, nu, tā es zinu, ko es daru palējām. Un, jā, es esmu arī bišķiņ pamācījies tutorials FL-am un tā kā GarageBand, bet GarageBand tur tā kā... Labi, uz telefonu taisīt, tas diezgan hujovi. Jā, bet arī skaties, jāņem piemērs no citiem cilvēkiem, kas, toaletē taisa ar parastu mikrofonu. Es taisu BandLabā. BandLab. Jā, viņš ir prosta browserī, vienkārši tā kā legit. Tagad es varu prosta BandLab un gribu taisīt dziesmu, jā, nu, project. Nu. Viņš ir loado, un tad viņš piedāvā man, jā, ko es gribu darīt. Teiksim, es vienkārši ielikšu bungu, sāksim vienkārši ar bungām, jā. Tur izvēlēties ķipa kaut kādas pre-made patterns, vai tu vienkārši empty sākt, un tad te ir, tā kā redz, basbočka, šitas snērs, basbočka snērs, un tas ir tipiski, ķipa. Jā, sapratu. Un, jā, un tad prosta ēdēji, te ir šitas sūts, tā kā viņš ieliek tās bungas, tu var paņemt virtual instruments, te ir tur var sampliem iekšā, jā? Tur var? Viņam ir arī samplers, jā, kur vai nu custom sample kitu vai shooter kiti, vai arī te BandLab sounds, kur tu vari vēl atrast vēl dafiga lietas. Protams, dažas ir aiz membershipa, bet ir arī lietas, kuras vienkārši straight up var ņemt. Tā kā diezgan labi tā vienkārši, nezinu, kaut vai pat eksperimentēt. Viņš arī labs vienkārši tā kā
garāžbēnda vietā. Jā. Un tā kā ērtāk ir uz kompi arī izmantot kaut ko tādu. Bļā, prikols vajag Darīšu pieķerties. Es esmu reāli neesmu dzirdējis par BandLab. Jā, un šitam tu pat nevajag tā kā šito tā MIDI klaviatūru, tur vienkārši spaidīja podziņas, viņš to spēlē tās notas. Un ja tev nav tā kā precīzi tempā, tu vari pēc tam te editot, lai ir tieši pie tām līnijām. Tā kā diezgan labs saits bez maksas. Okay. Var taisīt. Ideāli. Jo es tā kā, Perfekt. es sēžu uz Ir sos. Jā, es sēžu uz albumu, kurš tā kā nav izlaists vēl. Tas viss sataisīts šeit. Jā, pats taisīja beatas and everything. Cepur nost malcis. Un, jā, diezgan inčīgs prikols. Diezgan nice arī atkos. Viņam ir diezgan labi arī tās tā kā sampli skaņas, tā kā, kuras izmanto dažādas. Tā kā es ieteiktu tev paprovēt šito, ka tev ir iespēja. Tā. Labi, ņemšu vērā noteikti. Paldies. Reāli, paldies. Bet jā, sanāk, ka ja tu taisi muzeju, tad tev arī tas pseidonīms būs pelēts. Jā, pseidonīms būs pelēts. Okay. Man ir arī, gan jau drīzumā arī varēs redzēt, man pelēkās drēbēs, man ir ļoti daudz pelēkas drēbes, es vienkārši to nedaru, tāpēc, ka tas ir vienkārši nahujam. Tā kā vienkārši vienā krāsā ģērbties un tā kā, labi, var pieaugt pelēku. Tas tāds gimiks. Zini, kā īstenībā, kad tu tā kā taisī, kaut kādu promo materiālu, piemēram, vai ne kaut kādu bildu prosta, tad jā, tā kā actually tos, tā kā tas prezents var būt pelēkās krāsās, bet ikdienā tu jau var vienkārši vilkt, ko gribi. Jā, vienkārši, ka tu rādi sevi kā perfekti pelēts. vienas kargo bikses pelēkas un 100% šitais te kokvilns tāds džempers. Ahujanīs. Un ar šo pašu bīnī, čok, cik tu mani atceries? Es vienmēr esmu bijis ar šo bīnī. Vienmēr mūžīgi mūžos. Jā, tas bīnīs, tā kā tev nenāk no galvas nost. Uzspaunojies kaut kad vienkārši manā dzīvē. Es atceros, es tikko pats sev unlockoju loru. Šitā ir mana pasenča cepure, ko viņš tā kā bija nolicis garderobē. Un tā kā, zin kā, tu esi tāds, tā kā, tu esi jauns, tu esi zinkārīgs. Un tā kā, tu vienkārši iej garderobē. Un tā kā, tu saproti, tev ir free will, vienkārši, lūto jebkas, kas ir tur. Un tā kā vienkārši paskaties, ņihojā cimdi, šita tiek manējie cimdi, viņas tagad bija papis kaut kad. Un tad, vēl labāk. Jā, viss kaut kas, un tā kā tu atrod visu kaut ko, kas ir no citām sezonām palicis, un tev ir tāds jebālu. Jā, viņam tur bija šitā cepure, un viņi ir ar mani jau no 6. klases. Jau no 6. klases. Es pat neatceros, kad parādījās. 6. vai 7. Fuck you. Nē, es netaisīšu, man besī, es netaisīšu 6-7 mīm, man viņš pašam besī. Labi, mazītis. Tomēr salūz. Maziņ, nav bet tas tā kā reāli globāls mīms, viņš ir visur, tas ir tā kā vīrus visur. Reāli visur. Tas arī tik tā kā fakti, tu tā kā pārāk daudz to sāc dzirdēt, ka tā kā visur, kur ir tā kā kaut cik, tā kā, zini, kā tu arī saki, tā kā, es nezinu, kā tikko teicu, nezinu, 6. vai 7. klasē, un uzreiz to momenta. 6-7. Jā. Tas, tā kā, tas kukt. Bet jā, tā cepura ir ar mani palikusi. Tā kā, labi zīmīti bišķi arī nododusi, bet tā kā, viss, kas ar viņu ir piedzīvots, man liekas, tas tā kā... Uz Poliju arī? Polijā man viņa nebija, man bija Kepons. Jā, bet Kepons man arī, tā kā, es viņu mantoju no krustmātes, tā kā, labi, kāpēc mantoju, viņa nav mirusi, viņa man vienkārši tā kā atdeva. Un, jā, tas Kepons arī tāds foršs, Fox Kepons. Un jā, visa memorija, un tā kā brīžiem tāda sajūta to, ka tas mentālais, to, ka tas tā kā imidžs ir tā kā, tā lieta, kas ar tevi ir bijusi visu šo laiku, tā kā, tieši šī tā cepura. Tā kā es reprezentoju sevi ar šito cepuri, piemēram. Jā. Man viņa ir tā kā, man viņa nozīmē ļoti daudz. Es esmu ļoti daudz ar viņu piedzīvojis, ļoti daudz atmiņas ar viņas ir bijušas. Un, kā lai saka,
ļoti tuvu cepuri. Jā, man bija tāds metāls, bet viņš bija nenormāli nodragāts, kas viņu beigās izmet. Nu, tā kā es pat netaisījos viņu lāpīt, tur būtu ilgi viņš jālāp. Tā kā viņš bija reāli novokāts līdz pēdējiem. Un jā, rest in peace. Es tagad tā jaka, ar ko es biju šodien, tas tagad tāds surrogāts, ķipa, nav līdz galam tas, bet close enough. Es domāju, close enough. Karoči, es tev tūlīt parādīšu, es gribu pievienot savai kolekcijai kaut ko šī tādu. Jāgaida, kad ienāks PSO no darba. Un tad... Tu praksē maksā? Jū. Nice. Cik tev ilgi tagad praksa būs? 6 mēneši. Līdz mājām. Nu jā, ok. Jā, es gribu šī tādu. Man ļoti patīk. Tā baigi biezā izstās. Un tā ir tāda sezonālā. Jā. Bet tagad, nu labi, es sanāk tev nopirkt nākamo sezonu, bet tā tīzas taimings, ķipa... Nē, bet, tīri tā, es domāju, vasarā kaut kādos vēsos vakaros viņi varētu uzvilkt. Tā kā tik biezi? Nē, viņi tikai izskatās. Viņi tā kā īstenībā samērā plāna. Tas vienkārši materiāls tāds, jo... kā lai saka, Carhartt sadarbojās ar būvniecības firmām, un viņi tā kā speciāli taisa drēbes, kas tā kā ir scratch resistant, water resistant. Tādā ziņā, tāds tā kā praktiskas. Jā, workwear. Tā kā tāds fashion workwear, es teiktu. Tā kā šitie džeketi, es esmu redzējis, vienam opim, tā kā kaut kādus 30 plus gadus viņš ar viņu ir nodzīvojis, tā kā varbūt pat ilgāk, viņš ar viņu visur gāja, un tā kā vispār, viņa tā kā, it kā nekas nebūtu noticis. Labi, viņai bišķiņ tāda, tā kā washed out efekts, bet tas padara tikai to vēl labāk. Viņa nodzīvojas ilgi, daudz huņas redzējis, daudz blackouts paļabom piedzīvoja ar taču. Tāpurējām. Es joprojām nevaru blackout dabūt. Es negribu vairs dabūt blackout. Nekad nevaru. Man bija viens brīdis, ka man bija ritīgi intriga, kā tas ir kā dabūt blackout, bet tagad man ir tāds, paldies Dievam, man nav blackouts, es atceros visu. Dažreiz ir tāds, blackout, es tā kā nahuj neko neatcerētos, bet galu galā labāk man ir tas, ka man ir tā kā ar visu recollection, kas notika, you know. Jo, tā, ka tu no rīta pamosies un tu dzirdi kaut kādu huīņu, ko tu esi izdarījis. Jā, tas ir mīzīgais. Jā, tu gribi vienkārši kāpā ierakties no tā, ko tu esi izdarījis. Jā, atstāsta vienkārši, kas notika. Bet, tā kā man patīk, ka es pamostos un es atceros, kas notika. Man nav jāatdzer tas vēlreiz. Es varu tā kā to vienkārši nospiest sev zemāk, ja man nepatīk. Nē, jā. Jā. Crazy. Es esmu blessed šajā ziņā, tā kā nav. Jā, tu esi. Arī vispār tādā ziņā runājot, tas tā kā, arī tur visa vielmaiņa spēlē lomu, un tā kā viss šitais arī gan jau, es nevaru uzņemt svaru. Man besī. Es zinu, man tieši čomam ir, man čoms izvēlīgais. Es ik pa laikam, labi, ne ik pa laikam, bet es tā kā mēģinu uzturēt to grafiku, ka es pīšu kreatīnu, un kaut kādas kausturbagātinātājus. Bet man kreatīns, viņš jau nav tieši viņš tev tā kā muskuļi uzsūc, tā kā to ūdeni ar visām tam šķietām. Jo vairāk tu esi aktīvs, jo vairāk tā kā tev muskuļi un tā kā... Bet tev vajadzētu vairāk kaut kādas, olbaltumvielas, lai viņas tā kā actually paliek tev tajās splaisās. Es ēdu dahujā gaļu, es ēdu dahujā kartupeļus, es ēdu dahujā makaronus, Kartupeļu makaroni tie ir vairāk ogļhidrāti, vajag arī olas hujā arī tritīgi. Tā kā viss vispār kopumā, ko es havāju. Jā, tas pa lielu mēru visu. Paļubom tas ir vielmaiņas prikals, jo tā kā man arī, es sāku stāstīt, man čoms izvēlīgais, viņš podkastā bieži pieminēcies katru epizodu. Obligāts mention. Un šautauts izvēlīgajiem. Šautauts izvēlīgajiem, fuck yeah. Viņam arī ir tā pati lieta, ka viņš nevar uzņemties svarā. Kaut vai viņam bija viens brīdis, ka viņš bija metis nikotīnu nost, un viņš varēja īstenībā uzņemties. Viņa draudzene vēl teica to, ka viņa redz, ka viņam sešpakalānām pasūta. Bet, čūs back on that shit, man liekas, viņam aizgājis kā bija. Bet jā, man ir pilnīgi savādāk. Man tieši ļoti svārstās. Es varu ļoti viegli uzņemties svarā.
Bet tas arī diezgan viegli var tikt vaļā no svara. Nu, tas arī ir labi īstenībā. Tas ir labi. Jā, bet tas nav labi tajā konsistencijas ziņā. Tu, ka tās vārstās. Jā, es par daudz tā kā sliecos kaut kur. Un, jā. Nē, nu tagad jau ir jebkurā gadījumā daudz labāk nekā bija. Jo tā kā bija daži gadi, kad es biju normāli uzņēmis svaru. Tagad tā kā we moving back. Jā, jāatsāk Ir iet uz bijuši zāli, upgrade. jāpaņem memberships pēc Man algas. tūlīt beigsies, man bija uz gadu paņemts monthly payment. Tipa, ka es gadu maksāju pa mēnesim. Jā. Un, jā, man ar martu beigsies kaut kad. Bet labi, es baigi arī vairs es strādāju, man darbs vairāk ir bijis kā tāda, ka čalka. Nav jau baigi tā brīvā laika. Nu jā, arī tās, es nezinu, tā kā, ja es strādāju fizisku darbu, man liekas, tas ir pietiekami labs tā kā aizvietotājs Jā, sporta tas zālē. pats konsistencija, tā kā tu Nu katru jā, dienu nodarbojies plus ar kaut ko arī fizisku, tas jā. labāk tev būvē spēku. Jā. Ja tu nav tā kā mašīnas, Izturība, kuras viņas ir, tu nav arī tās mašīnas, kuras ir tā kā optimizētas, vai ne, kā vislabāk celt. Bet tieši tas, ka tu strādā fiziski, tev ir tas, ka tev ir jāņem, piemēram, kaut kāda neērta leņķa un kaut kā tā, un tas vairāk attīst tev tās muskuļu grupas, kaut kas tāds. Jā, taisnība, jā, tā ir. Nu jā. Bļā, Tā kā- vispār arī par to runājot. Mums, mēs darbā bieži vien braucam ar kolēģi, bļēģi, pakaļ granulām un briketēm. Tā kā tas arī diezgan, nu labi, ziemā tas ir tikai. Tagad jau atkusnes vairāk nevajadzēs tur pečku kurināt. Bet tā, tur, bļēģi, vesela paleta, cik tur ir brikešu kastes, kaut kāds 60. Granulas arī 60, katrs var 15, labi, tu ņem 2. Nu, paņem labi 3, un tā, lai dabūtu to tensionu, to ātro tensionu. Ja tu zini kā, taviem muskuļiem vajag to, kā lai sauc, nevis spriedze, bet tā kā to, kā lai saka, to boostu. Es pat nezinu, kā to aprakstīt. Man pasenčs to mācīja, tā ka viņš man benchpress lika taisīt. Un ķipa, tā kā viņš tā kā uzliek rokas un tā kā spiež tev. Tā, lai tu tā kā, nu tev, kā lai saka? Tensions, lai tu tā kā tensions, un tā kā tev aktivējās tie muskuļi tieši tajā sekundē, nu, tieši tās 3 sekundes, tā, ka tu spied ārā. Jā, un tā kā tas, tensions. Tā ik pa laikam vajag padarīt, jo muskuļiem vienkārši garlaicīgi paliek. Nu jā, un tad viņi arī neatrofrējas, ka tu viņus tā kā aktīvi tā kā stimulē. Jā, nu, es nerunāju, protams, no kaut kāda profesionāla puses, bet tā kā nu, tīri no pieredzes sapratnes, anatomijas ir tā kā skola, tā kā 9. klase, un saimnieks un izvēlīgais, jo viņi par ārstiem mācās. Tad, jā, tā kā viņiem crazy. Jā, izvēlīgajiem piestāv būt ārstam, izklausās pareizi. Jā. Nē, saimniekam jau arī, viņš arī tā kā skinny legend ir twinks, ķipa. Nē, labdāk. Shoutouts saimniekam un izvēlīgajiem. Jā, ok. Tev ir kaut kas, ko ieplagot? Nu, I guess. Kam es varētu iedot shoutout? Tūlīt ātri izskriešu cauri. Vienkārši daudz tūt cilvēki jāizvēlas pareizē. Shoutouts. Tūlīt, kam būs shoutouts. Nu, shoutouts vispār pašā sākumā Klačmanim par to, ka uzaicināja mani uz šo epizodē. Viņš klačoja. Yeah. Shoutouts tev, ka tu atnāc uz epizodi. Paldies, vecais, paldies. Reāli, prieks satikties. Yeah. Tā, nu, ko es varētu? Nu, visi tādi garlaicīgi. Es plagošu Ranchix 420 Biggies. Ok, atradu čūloks. Jā, shoutouts viņam. Ar viņu ļoti... Shoutouts. Ar viņu ļoti labi pakumzīt. Yeah, ok. Šeit drīkst par kaut ko tādu runāt? Nezinu, kaut kāds... Jā, vai not stāsti, ko gribi. Tā kā, it's up to you. Jā, labi, ko kā man varētu iedot shoutoutu? Shoutouts AK-am, bet mēs viņu neplagosim. Tie, kas zin.
mūsu labvēlīgais tips šajā rajonā. Jā. Tā, kas ir. Nu, es gribētu vispār ieplagot kapteini Big D. Bļā, kas ar viņu? Viņš tā kā vienkārši nedzīvo ar to čiepu principā. Nu, viņš tagad dzīvo centrā ar viņu. Jā? Jā. Wow. Māma viņam, par māmu es neesmu baigi prasījis, bet arī laikam dzīvo turpadās. Kur pirms tam dzīvoja, tur arī dzīvo. Vai arī pārvācās, nezinu, neesmu interesējies. Jā. Bet tā viņam pašam labi, jā. Čūks malacis, viņš ņemās, darās, viņš ir, kā lai saka, cik mēs ar tevi viņu pazīstam, tas ir vienkārši īstenībā ļoti fascinējoši to, kā viņš ir izaudzis kā cilvēks. Jā. Pēdējoreiz arī es viņu satiku, viņš tā kā tik nobriedis, likās, kaut pamatskolu. Tas ir crazy. Viņš bija viskaļākais čoks mūsu skolā. Mēs 9. B vistrakākā klāsē MPSā. Mēs esam leģendas, mēmākie. 9B reprezent, jo. Bet čovak, reāli, cik daudz huņu mēs esam izdarījuši. Šausmīgi daudz. Tā kā mēs esam vissliktākā labākā klasa, kas ir bijuši šai skolai. Tas ir ļoti labi pateicis, jā, vissliktākā labākā klasa. Jā. Vai vislabākā sliktākā? Vislabākā sliktākā. Jā, vissliktākā labākā, jo tā kā huņi sadarīt, bet tā kā tomēr mēs esam labi beigās. Mēs tā kā atbildam par sevi, mēs tā kā gūstam mācību, kā kurš, jā. Normāliem cilvēkiem augam. Vismaz gribētos tā domāt. Jā, bet tev nav tā kā savs plaks, ko iemest. Labi, pelēcis at the beat, šeit te patās rajonā kursēji pa laikam, jā. Ok. Labi, tad jau. Kroči, jāgaida mūzika, jāsāk būt produktīvam, jāsāk vienkārši pist taisni, jāsāk labot sevi, beidz raudāt, beidz pīkstēt, sāc savu nākotni zīmēt, neko nevajag zīlēt. Kā lai saka, vienkārši visu, ko vajag tuvos mīlēt, atbalstīt. Cilvēki dzīvo priekš tiem, kas te uzlabo dienu. Un, kā lai saka, šī ir bijusi ļoti laba epizode, jau 1:30. Jā. Un es domāju, šis būtu labs laiks atvadīties. Jā, tā kā tā. Pīsiņš cīsiņš. Pīsiņš cīsiņš.